Vakarā ir tālu skanu, tautas klausījās. Ar kurzemniecisku skanējumu franču rakstnieku un žurnālistu Žanu Polu Kofmanu sagaidīja Kuldīgas mākslas namā. Te bija pulcējušies visi tie, kas vēlējās tikties ar cilvēku, kurš uzrakstīs grāmatu par Kurzemi. Kurzeme francūžu acīm. Latvijā Žans Pols ieradās kā žurnālists sava redaktora norīkojumā, lai izveidotu materiālu par Kurzemi publicēšanai ceļojuma žurnālā. Tas notika 90. gadu vidū, kad Latvija jau bija atguvusi neatkarību. Francūži lasa šo grāmatu pilnīgi atšķirīgi no latviešiem, un varētu teikt, ka tā it kā ir pilnīgi cita grāmata. Vārds Courlande, šis zemes nosaukums, frančiem liekas īpaši poētisks un dzejisks, ka šī grāmata ļāva arī franču lasītājiem vairāk uzzināt par Kurzemi un saredzēt arī tās vēsturiskās saites, kādas ir bijušas, kā piemēram Kurzemes hercogistes laikā tie kuģi, ko hercoga Jēkaba vajadzībām būvēja Kurzemē. Dažas tādas vēsturiskas saites, kas šajā grāmatā ir parādītas. To Francijas lasītājs līdz šim nav zinājis. Autors atklāja, ka Kurzeme ilgus gadus ir bijis kā valdzinošs sapnis. Viņa ceļojums uz šejieni sākās ilgi pirms tika pieņemts lēmums par došanos ceļā. Tas sākās ar mīlas stāstu. Jaunais Žans Pols bija iemīlējies ziemeļnieciski skaistajā Mārā, kuras vecāki Otrā pasaules kara beigās pametuši dzimto Kurzemi. Autors neslēpj, ka arī 300 lapas pusēs ir grūti atklāt kādas tautas identitāti. Viņš to mēģinājis caur vēsturi un dažādām situācijām un aprakstiem. Bija interesanti lasīt. Reizēm es dusmojos par to, kas man nepatika, kam es nepiekritu. Tad es atkal iedomājos, jā, bet tā patiešām ir, īpaši tur, kur runā par mūsu tiem aizlaistajiem tīrumiem un tām ceļmalām un pa pilīm, kas ir un kas nav sakopts. Bet vispār ļoti interesants. Tiešām ar interesi lasīju un domāju, kāds svežzemnieks var par mums uzrakstīt. Tikšanās bija ļoti interesanta. Ieraudzīt autoru. Es noteikti otrais lasīšu grāmatu, jo tas ir pavisam kaut kas cits, ja? Pēc tam, kad cilvēks ir redzēts, tad izlasīt. Pirmās lapas pusēs jau tā pirmā intriga, ar ko arī viss sākās, ja? Par Māru, par Kurzemi, par to pirmo jaunības mīlestību, kas ir Kanādā radusies. Es aizrauvos tā kā vienā momentā principā izlasīju visu. Protams, kā jau Kurzemē, rakstnieks tika arī apdziedāts. Ej, Žanīti, mazgā rokas, es redzēju, ko darīja. Ej, Žanīti, mazgā rokas, es redzēju, ko darīja. Raibu kuņu tu dīrāju, rutku dobas dubenā. Raibu kuņu tu dīrāju, rutku dobas dubenā. Žans Pols Kofmans ir strādājis raidstacijā Radio France International un laikrakstā Mété de Paris. 1984. gadā, kad Kofmans Beirutā rakstīja reportāžu par pilsoņu karu, viņu nolaupīja islāma džihāda kaujinieki un 3 gadus turēja gūstā. Kofmans ir daudzkārt godalgots vairāku bestselleru autors. Ieraugot Latviju šobrīd, viņš neslēpj, ka nu būtu pavisam cita grāmata. Ieva Benefelda, Alans Perševits, Skrundas televīzija.